Līdz 1. februārim jaunatnes olimpiskajām ziemas spēlēm var piedalīties Latvijas olimpiāde.lv. 4. 5. februāris, Erģi, tur notiks, ziemas olimpiskās spēles, kā vēl nekad. Jā, viss kaut kas tur būs, un arī viens no sporta veidiem, kuru mēs iemēģinājām. Arī, ko mēs pārstāvēsim, ļoti nopietni. Skatieties, un lūdzu nesmieties. Smējieties, jā. Vecījāsies. Uldi, kā ir no sākuma, kā aizbrauc arī zvejot, makšķerēt. No sākuma iebrauc pie ezera un tad apskat visu. Jā, apskat teritoriju. Un tā ievēl gaisu. Un paldies Dievam, ka trasa ir sagatavota. Getī, neapsakas. Neapsakas. Nē, jāsaka čortu vai pie valda. Kāds lietam gājis? Laižam kā mākam, sākumā, laižam kā mākam. Kā tas ir kā mākam? Kā mums sanāk? Mēs esam visi jau nokompaktējušies, neko vairs nevajag, ja? Mums vajag tikai kustēties. Tātad meitene saka vēl pa priekšu, redziet, re, kur ir špūrīte, to sauc par špūri. Redzat, tāda ir, tāda sliedīte iet tur prom. Jā, redzu. Jā, tad kāpjam slēpēm iekšā tur un vienkārši slidamies. Man jāiet pa pēdām, ja? Jā. Bišķi savādāk kā ar savu. Man tā īsti neslīd. Tā, mēs no kalna braucam lejā ar ieliektiem ceļiem un šitā te. Kājas mums turam zem sevis, nelaižam prom, jā, bet turam zem sevis un šādi Nākad atpakaļ. mēģinām viņas vilkt zem sevis tomēr. Jā, ja kas, redziet, tur tās eglis, vienā no tām es būšu, tiekamies tur. Šitā te un atsparoties ar īsiem solīšiem, slīdam uz vienas kājas. Jā, slīdam viegli uz vienas kājas, jā. Klasisko soli var iemācīties vienā dienā. Oho. Kā ir pareizāk? Sāk to visu šādā tā kā mēs, ar vingrinājumiem, vai arī vienkārši maukt. Principā, viens variants ir tāds, cilvēki lielākoties izvēlās, kā teica, maukt, jā, mēs maucam, mēs nesamies, mēs nenormāli daudz patērējam enerģiju, jā, mēs esam nosvīduši, mēs sakam, jēs, es esmu reāli atpūties, bet otrs to var darīt caur patīkami, teiksim, zini, ka tu to soli izpildi forši pareizi, un ka tu, teiksim, neesi tā, izdzinies, ja, bet ka tu esi gūs no tā baudījuma, kad slēpes tev zem kājām slīd. Tu ar daudz skaties slēpošanu, es arī paskatos, kad ir olimpiskās spēles, man patīk. Bet es saprotu vienu, ja mums ir uzvaras parks, mums tik daudz kalnu, mēs slēpojam, kāpēc tad mūsu ejumēr paliek pēdējās vietās? Pēdējās, bet pa pirmajām mēs necīnāmies, jā. Lieta ir tāda, ka mums Latvijā ir vairāk vai mazāk ir tās tradīcijas daudz, teiksim, zemākas, kā mums kaimiņiem, Igauņiem vai Skandināvijas valstīs. Un, Līdz ar to mums, teiksim, pieklibo šī lieta, ka mēs nodarbojamies ar distanču slēpošanu ikdienā un brīvajā laikā mēs vairāk izvēlamies kādus citus atpūtas veidus. Tā un sportā izmanto vairāk uz katru kāju, jā, tā kā slīd. Labi, tā. Jāsaka tā, mīlīši, ja jums ir laiks un nav ko darīt kādu stundiņu,
droši atbrauciet un paslēpojiet. Es gan neesmu slepotājs, un es nezinu, vai es būšu slepotājs, bet šis laiks ir labi pavadīts. Jā, Valter, es domāju, mēs esam gatavi jauniešu olimpiskajām spēlēm. Jā? Un, mēs vairs neesam jaunieši, ne? Nu, bet mēs varam piedalīties, un 1. februārim vēl var pieteikties, Valter, un būs arī tāda kategorija kā distances slēpošana. Un tā kā 3., 5., tad nemaldos 4. februāris. Bet būs tāda disciplīna, kur starts un finišs ir uzreiz. Hops! Es domāju, ka mēs varam pajautāt. Labi, uz to es piesakos. Jā, nu redz, mēs ar Valti dosimies jau ātrāk uz turieni, ja? Tā kā tie, Pāris dienas ātrāk. Un iemēģināsim trasi, tā kā Es gan neesmu pastījies, jauniešu olimpiātā ir arī disciplīna ragaviņas, piemēram. Paga. Nav, ne? 7. Kamaniņu sports. Labi, tā ir kalnslēpošana, biatlons, hokejs, snowboards, slīdošana. Masa ir. Labi, mēs būsim slidotāji. Tātad līdz 1. februārim atcerieties, varat pieteikties Latvijas jaunatnes olimpiskajām spēlēm Latvijas olimpiāda.lv. Jā.